Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya
Rama
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Pārtulkos, jā. Es latviski runāšu. Krieviski jārunā. Английский pārtulko vēl kurā. Милмадва понимает только трансцендентный язык. Хинди самастая? Хинди самастая tikai. Šeit mēs turpinām lasīt Šrimad Bhagavatam 10. dziedājumu. Šo man arī jātulko. Tev nav, tev tikai viņa mausī jātulko ir. Tikai viņa mausī tulko, vienkārši paņem, es vienkārši lasu viņam. Lai viņš izlasa. 10. dziedājums, 20. nodaļa un 40. teksts mums ir šodien. Viņš ir uz turienes? Jā. Nišķalambur abhutu tušnim, nišķalambur abhutušnim, nišķalambur abhutušnim, nišķalambur abhutušnim, samudrakšaradagate, samudrakšaradagate, atmanya parate samyan, atmanyu parate samyan, munirvyuparatamah, munirvyuparatamah, nišķalambura bhutušnim, samudrakšaradagate, atmanyu parate samyan, munirvyuparatatah, Prabhu. Nišķalambura bhutušnim, Nišķalambura bhutušnim, samudrakšaradagame, manju parate samyan, munirvyuparatamah, Vēl kāds vēlās atkārtot? Nišķalambura bhutušnim, Nišķalambura bhutušnim, samudrakšaradagame, samudrakšaradagate, atmanyu parate samyan, atmanya parate samyan, munirvyuparatamah, Mataji? Nišķalambura bhutušnim, samudrakšaradagate, 10, 20, 40. 10, 20, 40. atmanju parate samyan, 10, 20, 40. munirvyuparatamah, Vārdiskais tulkojums. Nišķalām, nekustīgais, nekustīgais, abūh, tas, kur ūdens,
Tad, kur ūdens Ābūt ābūt kļuva kļuva tušnīm tušnīm klusībā. klusībā. Samudrāh Samudrā okeāns. okeāns Šārāt šārā rudenī. rudenī. Oseņu rudens, jā? Āgamē Āgamē pēc dabas. pēc dabas Atmanī, atmanī, kad dvēsele. kad dvēsele Upārate, upāratē, kad pārtrauc materiālo darbību. kad pārtrauc materiālo darbību. Samjāk, Samjā pilnībā. pilnībā. Mūnīh, Mūnī gudrais. gudrais. Vjūpāratā, Jūpāratā atstājot. atstāja. Āgamāh, Āgamā tas, kurš skandē vēdiskās himnas. tas, kurš skandē vēdiskās himnas. Tulkojums un komentārs viņa dievišķā žēlstības Eisija Bhakta Dzāna Svāmi Šūs Prabhupādas skolnieka tulkojums. Tad, kad atnāk rudens okeāns, rudens atnākšana okeāna un ezera kļūst bezmietāžņami. Neduļķīgi, Mierīgi. mierīgi. Viņu virspuse paliek mierīga un nekustīga. Viņi atgādina gudros, kas ir attiekušies no materiālās darbības un pārstājuši atkārtot vēdiskās mantras. Komentāri. Pārsvarā cilvēki atkārto vēdiskās mantras, lai kaut ko iegūtu, kādu materiālo labumu vai svētību, mistiskās spējas vai arī bezpersonisko atbrīvi. Bet gudrie, kuriem nav personīgās vēlmes materiālās, atkārto šo transcendentālo Dievu slavu bez nekādām materiālām vēlmēm. Om Agyanatimirādasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadatikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Simbevacha Patitanam Pavainebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dargie Vaišnavi, paldies, ka jūs atradāt laiku ierasties. Arī Džambavans. Prieks, ka ieradāties. Prieks par tiem vaišnaviem, kas šonakt uzdrīkstējās palikt templī. Milzīgs prieks. Kā saka, jūs esat kļuvuši par nedēļas nogales kareivi, kas piesaka karu materiālām vēlmēm. Tāpat kā šodien komentāros Prabhupādas skolnieks saka, kad ir gudrie, kas tēlo gudros no ārpuses, bet iekšā viņiem nekas nav. Viņi īstenībā grib izgaist un pazust. Bet patiesi gudrie ir tie, kas atkārto vediskās mantras un vienmēr atcerās savā galvā Dievu. Tāpēc tie garīgie karēji, kas šorīt no rīta pamodās kā Regnārs, garīgais karējs kopā ar Freju, pamodās šorīt no rīta, protams, Tamāls Krišna arī bija augšā 4:30, tā ka tas ir milzīgs pieteikums karam materiāla enerģijai. Jo cilvēki, kad jūs iziesiet 4 no rīta ārā, vai jūs satiksiet ierēbušus, tie, kas noteikti negrib pieteikt kara materiālai dabai, viņi tikai saka, dodiet vēl un uz atlaidēm. Vai jūs satiksiet sētniekus, kas teiks, atkal Krišnīt pamonušanās. Bet pēc idejas cilvēkam ir tikai 2 iespējas, ko darīt šajā materiālā dzīvē.
Vai nu kalpot Dievam, vai nu kalpot kam? Saviem materiāliem jutekļiem, savam materiālām vēlmēm. Mums ir divas iespējas tikai. Citas iespējas mums vienkārši nav. Izvēlēties kalpot vai nu materiālai enerģijai, vai nu garīgai. Daži cilvēki to mēģina apvienot, lai jums izdodās. Kad jums sanāk, padodiet ziņu, labi? Es telefonu numuru iedošu. Jo apvienot šīs abas lietas ir nenormāli grūti. Tāpēc vai nu viens, vai nu otrs. Bet kā saka mūsu ačāries, mūsu garīgais skolotāji, kā saka, jo tu esi dziļā garīgā dzīvē, jo tu materiālo dzīvi esi tāds labāk saprast. Nu, viņas nav jāatsakās. Viņiem vienkārši jāpieliek ar Krišnu klātu. Tā ir visu mūsu garīgās prakses vērtība. Un Šiva Prabhupāda, notiek daudz, kas ir pirmo reizi lasa 10. dziedājumu, tur 19. 20. nodaļu, daudziem uzdodās šis jautājums. Kādā sakarā pēkšņi Šimam Bhagavatam, kur jārunā būt par gopiju pareizi, kur būtu jārunā par kaut ko skaistu, pēkšņi sāk runāt par pavasaru, par rudeni, par vasaru. Kāpēc? Jums nebija šāds jautājums? Šiši goritāji kīģai. Tie, kas ir kāds lasījis 10. dziedājumu vispārībā? Nu labi. Ņiet? Krišnas grāmata ir lasīt. Bet 10. dziedājumā ir aprakstīt pašas slēptākās un intīmākās rotēs Krišnam un viņa attiecībām ar gopiju. Un pēc 18. nodaļas jau Ačaris mūs saka, ka tur ir apslēpts ļoti dziļš dārgums iekšā. Un to var redzēt tikai tie, kuram sirdī pamūdisies kaut vai kripatiņa baktī. Jo ko jums izsaka pēkšņi, kad Šima Bhagavatam apraksta vasaru un rudeni? Osiņa, rudens? Rudeni. Ko jums izsaka tas? Nu tā kā, priekš kam? Kur ir Krišnas rotaļas? Vai Krišna kā dēmonu nogalina? Kur ir? Nav. Ziniet, kāpēc nav? Tāpēc, kad, lai iet Vrindāvanā, jums jāzina, kāda Vrindāvana izskatās. Tāpēc Šukadeva Gosvami, viņš apraksta, kāda izskatās Vrindāvana, viņš apraksta tik skaisti, ka tam cilvēkam, kuram sirdī ir mīlestība pret Dievu, viņš vienkārši iegrims tajā. Jūs esat kādreiz aprakstījuši savu mīļāko ēdienu kādam? Kāds no tamā mīļākais ēdiens ir? Saldējums? Jā, saldējums. Kāds saldējums konkrēti? Mango un karameļa saldējums. Sajūtāt garšu? Un zemiņa, sajūtāt garšu mutē uzreiz kaut kādu? Atmiņas sajūtāt uzreiz? Iegāja, vai ne uzreiz? Cietais disks uzreiz izmet informāciju ārā, pareizi? Un tagad iedomāties, jums tā patīk Vrindāvana, vai tā patīk Krišna. Jūs, kad stāstat citiem, uzreiz, jā, es sapratu, jā! Vai es jums tad stāstīšu, šorīt brokastīs dievības no pat, ziniet, ko paēda? Augļu salāts. Ar iebiezināto pienu sajūtāt garšu? Ar riekstiem. Ar apelsīniem. Ar banāniem. Sajūtāt garšu? Un tieši tāpat svētie apraksta Vrindāvanu ar tieši tādu pašu garšu. Bet tā, ka mēs no pat izlasījām, mums vēl kāds garš parādījās mutē, ausīs vai kaut kur vēl. Tā, ne jauki, ne? Forša valoda. Neko neizsaka, tāpēc, ka mums nav garšas. Tāpēc mēs lasām Šima Bhagavatam, ne tāpēc, lai mēs kaut ko tur sāka lidot kā mistiskie joga vai kādas mistiskās spējas, kā komentāros aprakstīts. Nē, mēs gribam iemīlēties. Džampauntais kādreiz bijis iemīlējies? Bija tā, jā? Kad es iemīlējos? Jā. Tu paliki neprātīgs. Pilnīgi. Tā izskatās, ka cilvēks ir iemīlējies, viņš par savu mīlestības objektu var runāt stundām ilgi. Neapnīk, saprot, neapnīk. Tu vari stāstīt, stāst un stāst. Un beigās, kad tu kādam draugam stāst, viņš kas arī gribu. Ja tu to stāstīsi, es ar garšu, tu arī to saki pāriem. Tas draugs vai viss, kas klausās, es arī gribu par to, ko tu man stāsti. Es arī gribu Krišnu, es arī gribu to garšīgo, kur tu viņu dabū, kur viņš ir. Un tad viņi atved uz templi parā, tās lēles uz altāra. Tā kā, jā. Kāpēc viņš nekustās?
Tas tā kā Tamo mēs aizvedām pirmo reizi uz Indiju, viņš domā, ka tur govs skraida apkārt. Mašīnas nav, Krišņi skraida ar gan puisēniem pa Vrindāvadu. Viņš apbrauc, kur Krišņi ir? Kāpēc tur mašīnas ir? Kur dēmoni ir? Mēs sakam, tur uz altāra Krišņi. Viņš saka, kāpēc viņš nekustās? Mans Krišņi kustās. Viņam grūti saprast, kāpēc nav, kur ir? Kur ir Krišņi, kāpēc nekustās? Tāpēc, ka mēs vēl neredzam. Mēs nemākam redzēt. Mēs nemākam redzēt to. Vai jūs redzat, kā Īzaks Ņūtons, Alberts Einšteins formulās pasauli? Pievilkšanās spēks, atgrūšanās spēks ar Pitagora teoriem. Mēs neredzam to. Tāpēc, lai mēs to redzētu, svētie mums dod ieskatu, viņi nodod savu bāvu, viņi nodod savu garšu, lai mēs sadzirdētu par ko pa Vrindāvam, lai mēs iemīlētos. Un viņi cenšas nodot mums kurlajiem, mēmajiem, aklajiem, lai mēs ieraudzītu ar sirdi, nevis ar acīm, nevis ar ausīm, bet ar sirdi ieraudzītu. Un Šilam Prabhupādam ir fantastiski komentāri, viņš pats vairs nedod komentārus pēc 5. nodaļas, viņš man liekas ar komentārus nedod Šimam Bhagavatam vai 12. Es varu jaukt, dārgie piedodiet, bet viņš pats komentārus nedod, viņš atstāja šo pasauli, viņš nepaspēja uzrakstīt komentārus, bet 20. nodaļā viņš ir devis komentārus. Šilam Prabhupādam bija reizi jābrauc uz konferenci, Japānā bija jābrauc, un viņš sarakstīja tāda esē vai grāmata Bhagavatam gaisma, Sviet Bhagavatam. Maza grāmatīga, kur viņš aprakstīja, kāda izskatās Vrindāvana. Viņš ir fantastisks komentārs, es gribētu padalīties. Viņš šos komentārus apvienoja no Šidar Svāmī, bet viņš apraksta cilvēku, kā izmainās viņa āšrams, vieta, kur viņš garīgi aug, ja viņam pieliek baktī klāt. Pirmais, ko viņš saka, viņš saskaņā ar varnāšanas sistēmu brahmačarīs dodas uz garīgās skolotāju āšramu, lai no viņa saņemtu zināšanas un kalpot viņam, izpildot visnecilākos darbus. Brahmačarī pozīcija kāda ir, ka viņš garīgais skolotājs, ko saka, viņš tikai māja galvu. Viņš tā mācās, jā. Tāpat arī Tamals, kad tētis saka, viņš saka jā. Vai ne? Un tāpat arī Kišorī, kad mamma kaut ko saka, viņa saka, jā, klausos. Regnāri, kad mamma kaut ko saka, kas jāsaka ir? Jā. Visam jāsaka, jā, tā ir pareiza skolnieka pozīcija. Viņš visam saka, jā. Tāpēc, kad vecāki mums pirmie garīgais skolotāji, jā? Kišorī? Jā. Pirmie. Un viņš saka, tomēr visas māceklības grūtības tiek aizmirstas, kad māceklis iegūs garīgas zināšanas un izprot savas attiecības ar augstāko Dievu personu šī Krišnu. Kā balti mākoņi rudenīgās debesīs vairs nenes sevi mitrumu, tā arī māceklis, nesdams ūdeni savam guru, nejūt nekādas grūtības, kad ar skolotāju žēlastību iegūs garīgās zināšanas. Visas grūtās askēzes kā skolniekam beidzās tad, kad jūs saņemat baktī sirdī. Vairs nav grūti izpildīt norādījumus, ko jums saka. Izdara to, jāmizo kartupeļu 2 stundas ar. Tu saki, džai! Jāmazgā trauku būs pēc svētdienas programmas. Kurš piesakās jau? Jā. Tas bija jautājums. Viss tā. Ziniet, kā man patīk, kad es parasti saku, kurš grib nomazgāt trauks vai es nomizo kartupeļus. Tie, kas parasti negrib, tie uzreiz nokar galvas un baigi izvairās no skatiena. Esat to piedzīvojuši? Kartupeļi, jā, bet trauki ne. Tā. Par ko tu runā, par kādiem kartupeļiem? Tā ir klasika, kas notiekās, ka mēs izvairamies. Bet tā, ka mums sirdī ir baktī pamodies, ka mēs esam sirdī saņēmuši šo saprat, to, ka mums jākalpo Dievam ir, mēs skrienam pēc kalpošanas. Mēs sakam, es mazgāju grību, es altāru mazgāt, es visu gribu. Un tiem saka, nebūs pa daudz, viņš ir Krišnam nemēdz būt pa daudz. Cik no jums strādā darba, kas strādā no 8 līdz 8, kurš strādā 12 stundu ikdienu darbu? Ir te kāds, kas 12 stundas strādā? Santa atzinās. Mēdz būt. Elī notiek vairāk soli pat, jā, pa laikam. Jūs iedomājieties, parastais cilvēks, lai nopelnītu, samaksāt pa siltumiņu, pa ūdentiņu, ir gatavs strādāt 12-14 stundas. A mēs Dieviņam negribam stundiņu pastrādāt.
Es saku, oi, ko viņš tik daudz grib no manīm? Bet, lai nopirka, es nezinu, jauns apakšbiks 100, mēs esam gatavi par 12 stundas strādāt. Absolūts pareizi. Dieviņam, kas mums dod mūžīgo mīlestību, mūžīgo laiku, 15 minūtes dienā. Ko viņš vēl grib? Pietiek. Tāpēc, ka viņš mums liekas, ka neko nedod atpakaļ, vai ne? Viņš kaut ko viņš ir iedevis atpakaļ, bet ko jums Dievs iedevis ar atpakaļ? Ja kaut ko iedevis jums? Visu. Nosauc konkrētāk. Sapratāt, jā? Ko konkrēti mēs lūdzamies Dievam, ko viņš jums devis atpakaļ ar? Prieku. Kādā veidā prieku? Jā, man liekas, tajā, ka tu kalpo viņam, un tad gūst to prieku. Un tad novērtējumu, savējo, tad, man liekas, arī mīlestību. Tu domā tādu nesautīgo kalpošanu, ka tu veic? Jā. Viņš izmaina apziņu, jā? Bet paskaties, dažiem cilvēkiem pie man Dievs ir iedevis ģimeni, draugus, viss viņš man iedevis, bērnus. Viss tev ir iedevis, bet, pateicoties viņam, nekad cits tev nav bez viņa. Un viņš to visu ir iedevis. Un tas ir pats grūtākais saprast šajā dzīvē to, ka Dievs mums visu dod. Ja domājat, Dievs pat mums problēmas dos, spēt iedomāties? Vat maita, vai ne? Gribās pateikt. Kam tā? Man vēl tā pietiek problēmas, bet viņš arī problēmas dod. Kāpēc Dievs mums sūta problēmas? Kāpēc? Lai neatslāpst. Lai neatslāpst, uzreiz Eriks atzinās. Ja problēmas nebūs, ko darīsim? Mēs sāksim izdomāt problēmas, pareizi? Ko jūs darīsiet, ka mums nebūs problēmas? Nav problēmas. Tāpēc nākamais viņš saka, viņš saka, nākamais āšrams ir grihāsta āšrams. Tas ir kas? Tie ir cilvēki, kas grib veidot ģimenes dzīvi. Un viņš saka, ja ģimenes Prabhupāda komentāros saka, viņš saka, ja tev sirdī ir bhaktī, tad tev ģimenes dzīve kļūst par nektāru. Spēt noticēt? Vīrs ir foršs, spēt noticēt? Sieva ir normāla. Ticam? Pat, ka viņa brīžam dīvaini uzvedās un nekās sakarīga. Viņa tik Dievu kalps ir, vai tu ne tā? Jā. Džani, tu piekrīt? Jā. Tiešām. Liena dzirdēja, Džanārdans saka, ka tev ir ok. Tu esi laba. Vislabākā viņš saka. Bet idejas ir brīžam tik grūti saskatīt savā ģimenē, ka viņi arī Dieva bērni ir. Es brīžam uz sievu skatos, kad viņa ir tāds dīvainas dienas, domā, viņa noteikti nav. Šodien viņa galīgi nav Dieva bērns. Bet viņi ir. Viņa māca mums ģimenes dzīvu grihāsta āšrams. Viens no svētīgākiem āšramiem. Tāpēc, ka tur vislabāk var saskatīt, ko? Pašu sev. Tur tā, kā saka modernā vārda psiholoģijā, spoguļojās viss. Es, protams, domāju, ka mangalam nav tā, jā? Ir arī spoguļojās, jā? Ir problēmas arī, jā? Neticās, vai ne? Bet idejas, ka pats grūtākais grihāsta āšramā ir kas? Ieraudzīt savos bērnos, savā sievā, savā kaimiņā Dieva draugu. Tad ir, ko Georgijs iztēlojas savus kaimiņus. Tur nav. Nav tur. Viņos nav. Tā kā es atceros, mums kaimiņš no 3. stāva, neminēsim vārdā, Džagara centrā, viņš ir mednieks. Un viņš ik pa laikam pagalmā dīrā dzīvnieks. Bet tā kā dīrā, asins šķīs tur visu. Un tā kā neviens neko viņam nesaka, un saka, Jogiš Čandra aiziet parunājies ar viņu. Mēs viņu aiziet parunājies, jums tiešām nepatīk, bet paskaties, nierīta sirsniņa salātiņas uztaisīt. Es tā, paldies. Paņem pagaršo, tā jau nav gaļa, tā ir sirds. Visam tā kā skatos, tā kā es nevaru saprast, ko man atbildēt. Bet tā kā sirds nav gaļa, viņš ne, tā kā sirds kaut kāda. Es tā, labi, Hari Krišna, paldies, es tā kā atturēšu šoreiz. Bet es tev kabačam tomātus atvedīšu. Viņš tausos kaut kādu lauki. Tāpēc ģimenes dzīve Prabhupāda saka, ja mēs ieliekam bhakti iekšā, viss paliek skaists. Tāpat kā vanapraskas, tie, kas jau ģimenes dzīvi ir pabeiguši, ja jūs ieliekat bhakti iekšā vanapraskas dzīvē, jums vairs nav grūti ievērot askēzes, jums nav grūtības ar askēzēm. Kāpēc? Tāpēc, ka jums Krišna patīk. Jums nav vairs grūti, kā viņi celties agri, mazgāties augstā ūdenī, dzīvot ar vienkārši vienu lupatiņu apkārt aptītam, vairs nav grūtības. Un tā, ka jūs pieņemat sanjāsi, Džanārdam pieņem sanjāsi? Mangal,
Pēc Žanārdens, ja? Saņāsi, principā, tie, kas ir attiekušies pilnībā no materiālās dzīves, tā, ka pilnībā attiekušies. Pilnībā attiekušies. Iedomājieties, pilnīgi attiekušies. Viņiem man nav problēmas atteikties. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neko neatsakamies, mēs atdodam Krišnam pilnībā, visu savu laiku, 24 stundas dienakti mēs atdodam kam? Krišnam sev. Pilnībā atdodam sev Krišnam. Un nevis viņi atdod, tāpēc, ka piespied kārtā, bet tāpēc, ka viņi grib to atdot. Kurš šorīt no rīt piespied kārtā modās, paceliet roku brīvprātīgi paceliet, piespied kārtā, ka negribēja mosties. Vismaz godīgi atzīstās. Džani? Viņš vispār negulēja. Džanārden vispār negulēja. Viņš jau kur jau gadu, es viņu pazīstu 5 gadus, viņš nekad nav gulējis. Kad mēs atbraucām uz klosteru, kā viņš krāca. Bet viņš nesot gulējis, vienkārši viņš tēloja, kā guļēja. Mēs tā kā, nepārāk viņam nekladnītos, cik viņš svēts ir. Bet idejas, ka cilvēkiem tas ir ļoti grūti no kaut kā atteikties, bet, kad tev sirdī parādās baktī vai mīlestība par Dievu, tev vairs neko nav jāatsakās. Tas, ka nav problēmas. Un pats interesantākais, ko Vēdās saka, zini, kas ir ļoti interesanti? Vēdās min baigi interesanto lietu vienu. Es jums viņu pačukstēšu priekšā, pastāstīšu. Ir 3 veidi atteikšanās. Kā jūs zināt, esat dzirdējuši? Sanskritā 3 veidi atteikšanās saucās vidhi. Vidhi sanskritā nozīmē to, ka tu atsakies no kaut kādu noteikumu. Noteikumu. Vidhi nozīmē principā tiešā tulkumā sanskritā noteikumu. Un mums ir 3 noteikumi, kā mēs ievērojam 3 noteikumus. Pirmie noteikumi saucās tie tā, kā tā saucās apurva vidhi. Sanskritā te nozīmē tie ir noteikumi, kas ir obligāti jāievēro. Obligāti jāievēro, jo mēs tos noteikumus paši nekad mūžā neiedomātos, ja mēs nebūtu izlasījuši Vēdās. Mēs nekad paši līdz viņiem nevarētu aizdomāties. Jūs varat kādu piemēru nosaukt no noteikumiem, ka jūs atnāciet pie Krišnaīdiem, jūs nekad nebūtu iedomājušies, ka tas jāievēro. Ir kādi noteikumi, ko jūs paši nebūtu nekad aizdomājušies? Ka jūs atnācāt veidisko kultūru, pēkšņi jūs sakat, šitas arī jādara, kāpēc? Jo tu nekad pats nebūtu iedomājies. Ir kaut kas tāds noteikums? Kaut kas galvā, ko jūs paši nebūtu aizdomājušies nekad? Piemēram, ka pīpēt ir kaitīgi, aizdomājušies paši? Labi, to mēs atzīstam. Alkoholu mēs atzīstam. Drīzāk, kad ir detaļās. Bet konkrētās, kurās? Šāds veģetāriski gatavotēļiem, kas jau ir no sākuma tāds pārsteigums, kāpēc ir jāveģetāri. Kad es atnācu 6 gadus, es dzirdēšanu, kas, nē, mājās mamma vispār nemā gatavot, tagad vēl gaļa nebūs. Okay. Un tad vēlāk, pēc kaut kāda gada, vispār mēs vairs nelietosim ne čiplūku, ne sīpolu, ne baklažānu, un sēnes ir dzīva lieta. Tie domāju? Pat sēnes nevarēs, pat sēnes. Bet mēs paši nekad nebijām aizdomājušies, jo man bija pats pirmais un pats grūtākais, ko es atceros. Man pateica to, ka ķiploks un sīpols jogi nēd. Un es sēžu tā. Kas viņiem vainas ir? Latviešiem vienīgā garšo sīpo ķiploku ir. Ko tu lai vispār liek klāt pareizi? Un mēs līdz tam paši nevarētu aizdomāties. Tāpēc, ka pārsvarā ķiploks, es nezinu, 90% cilvēku ēd. Pārsvarā ļoti daudz ķiploks ēd. Pat ir daudz krišņi pa klusu ēd. Neviens neskatās ķiploku maizes ar bezalkoholisku aliņu. Ģimā. Tu смотри. Tu ne? Es ne. Ķiploku graudiņas finish? Finito, svētais. Jūs bijāt kādreiz aizdomājušies, ka sēnes nevar paši ēst? Kāpēc nebijāt? Tāpēc, ka nebija zināšanas. Tagad pēkšņi tu atnes pie tiem dīvainiem krišņīdiem kleitās, svārkos, kas bļaustās 5 no rīta, un viņi saka, sēnes nevar ēst. Un tu skaties, priekš kam tad dzīvot? Ko es darīšu septembrī, kad visi iet gailenēs? Ko es likšu Facebookā? Ja nevarēšu taisīt bildes sēnēm. Pēc salas un nodod viss. Vat, gudrs! Pasīdo naudu. Sēnēm salas. Es gaidu, jā. Bet idejas, tāpēc, ka pasaka to, ka sēnes ir parazīti, un viņas tur nes tur, es nezinu, to, kā viņas saucās, to cinkroriju kaut kādu, kas uzsūc to toksīnas smagos, un kas mums ķermenī pēc tam paliek. Mēs tā, jā. Es, ka to pateicu mammai, mamma pateica, lai es iet, zinu, kur?
ar visām savām gudrībām, cik sēns ir smēduši nēdīs, tinies Krišnīgi. Saprotiet, tās gudrības mums neviens nebija devis, tāpēc ir šie apurva vidhī noteikumi, ko mēs paši nevaram aizdomāties. Mēs izlasam, ka jāceļās 4. Daži cilvēki bija aizdomājušies arī bez vēdām, ka jāceļās. Ir tas 5 AM klubiņš, ziniet? Kaut kāds, kas viņi sarakstīja? Robins Šarma. Šarmantiskais Robins sarakstīs, ka 5 jāceļās. Bet viņš jau pats izdomāja tomēr no kaut kādu uzzināja no kaut ko, no gaļiem, kas agri dzieda. Bet ir noteikumi, ko mēs paši nevaram aizdomāt. Viņi ir jāsaka obligāti. Ir noteikumi, kam jāievēro, ir obligāti veidā saprakst. Nākamie noteikumi saucās Nijama vidhī. Nijama vidhī ir tādi noteikumi, kur to saka, piemēram, ja tu darīsi to, saņems tādu rezultātu. Viņi tev iedod tādu maz iespēju izvēlēties. Viņi tā saka, tu tā kā pusi aizliegumu tādu. Piemēram, tu gribi ēst gaļu. Tu nevari bez gaļas. Viņi saka, labi, ja tu gribi ēst gaļu, tad tev kas ir jādara? Tev jāatrod dzīvnieks, kuram ir 4 pirksti pārcipari. Ir tā dzīvnieki, kuram pārcipari, viņas varot ēst noteiktās dienās. Ir kā viņos variants ir veidās rakstīts, tu gribi nogalināt dzīvnieks, kas tev jādara ir? Tev jāiešķukst viņam ausī mantri pirms nogalināšanas. Tagad es nogalinu tevi, bet nākamā dzīvē tu nogalinās mani un apēdīs. Sarunāts? Un dzīvnieks saka, yes. Saprāt, ir noteikumi, kā tu dzīvnieku ņem ēst, tad viņam arī apsaka, domāju, ka dzīvniekam nav ģimenes. Es atvecinā TV pārraidēs teicu, jums nav žēl, ka jūs apēdat govs māti? Un ja bērniņi tagad nabadzītē nav. Jums nav tagad žēl, kā viņi teica, ka jūs apēdat stirniņu, viņiem mamma meklē nabadzīt pa mežu skraida apkārt. Nav žēl? Viņi jau nesaprot, viņi tikai dzīvnieki. Es saku, tiešām? Es, kad kaut kāds 10 gadus, 15 gadus apakaļ Cēsīs atceros izplatīju grāmatu, pie maniem pienāk vecs onkulīts tāds. Viņš saka, Krišneic? Es saku, tieši tā. Viņš saka, veģitārietis? Es saku, rūdīts. Viņš saka, es arī. Viņam kāds 70 gadu. Es viņam saku, kāpēc jūs cienītais? Viņš saka, es gadu apakaļ beidzu gaļēst. Viņš saka, kas notikās 70-gadīgam onkulītim? Iedomājieties, jūs vectēvam, ka viņš pēkšņi gaļu neēst. Spēt iedomāties? Un godīgi, tas ir kaut kas nereāls, pareizi. Un viņš saka, man liela lopkautu piederēja. Milzīgi lopkautu Cēsīs kaut kur rajonā. Es nogalināju, cik tur dzīvnieks pats savam rokām gāju nogalināt katru dienu praksē. Es saku, kas notikās? Viņš saka, vienu dienu gribēja nogalināt teliņu, un es ieskatījos viņam acīs, viņš sāk raudāt. Un es redzēju viņam acīs savu mazdēlu. Viss man beidzās. Viņš nereliģiozais nekas. Es vairs nevarēju visas lopkautu, visu pārdevu, visu atdevu, naudu noziedoju, kam tur pat dzīvnieku aizsardzībai, kam tur visas, es gaļu nevaru ieiest. Viss man beidzās. Iedomājieties, kā cilvēkam dzīvē bija jānotiek tāds notikums? 70 gados. Iedomājieties, ka viņš saskatīja beidzot dzīvo radīt dzīvniekā iekšā. Ne tikai gaļu, ko patērēt. Tāpēc veidiskās zināšanas tādas, kas mums dod iespēju, ir pie noteikumi, kuriem pasaka, piemēram, kā es izlasies, atceros, man palika 20 gadi, es pateicu visu gaļu, ne alkoholu, ne visu, un es neesmu lietojis vispār vairāk. Ne alkoholu, ne narkotikas, neko 20 gados pateicu, viss pietiek, viss. 21. dzimšanā es atceros, piecēlos, viss, es uz templi laižu. Uzreiz stingri. Man templī pateic jāceļas 4, es ceļos 4, sēns, cipoks, nevarēs sēns, neinteresē, viss noteikumi, kaudziem davai, es visam sekoju. Bet ir kaut kāda noteikumi, kas grūtāk sakojas. Un tāpēc viņi saka, rekurī Nijama vidhi, viņi saka, tu dari to, bet var saņemt rezultātu. Ka tie tā kā pusnoteikumi. Un ir vēl tādi, saucās Parišinkhe vidhi. Parišinkhe vidhi ir tādi, ka tas ir ļoti vājiem cilvēkiem. Parišinkhe vidhi nozīmē tie noteikumi, kas ir ļoti vājiem cilvēkiem, piemēram, kas saka, es gribu gaļēst. Tad viņam saka, tad vismaz ne ir gavēnī kā Ramadanā tiem musulmaņiem, ja? Vai pareizticīgiem ir tas post, ja? Tas veļikī post, ka viņam pat ir tās majonēzes bez olām. Es atceros, ka kādreiz bija tiem pareizticīgiem, man liekas, bija, ja? Vēsticībnieki. Viņam arī ir, jo viņiem ir tā, viņiem ir vismaz piespiedu kārtā, viņiem kaut ko saka. Ja tu gribēsi to gaļu, tad reku vismaz izdara rituāls, kaut kāds izdara kaut ko, turpin viņu ēst. Vai, piemēram, kā bija tam te Bhakti Siddhanta Sarasvati bija skolnieks, es tam stāstīju, Nahesh Babā.
Un Mahesh Baba viņam skolnieks Bhaktisiddhanta Sarasvati, varens, dižais skolotājs, Prabhupādas skolotājs. Un kas notiekās? Viņam ik pēc 15 minūtēm vajadzēja pīpēt. Es esmu satikuši kādu cilvēku, kuram vajag pīpot visu laiku. Paldies, ka mums te tāda nav. Bet kaimiņos ir pareizi. Blakus guļbrīži. Ja vēl runāt par gaļu, tad šis cilvēks, kas sēž un blakus, viņš nekad dzīvē nav ēdis gaļu. Jā, es zinu. Tā gaļa garša. Nu, bet redz veiksmīgi. Un mums bija tāda saruna, ir taču vegānā gaļa, ko tu ēd, un viņa ir ļoti līdzīga. Seitens, jā. Jā, ļoti līdzīgi pēc garšas, gan arī Struktūra, jā. vegānās dēsas, tas ir tas pats, kas gaļa, tikai tur nav gaļa. Es viņam iedevu pagaršot, viņš saka, es bez šitā varu izdzīvot. Tas nav nekas tik garšīgs, tik speciāls, lai to tā kā cilvēkiem būtu vajadzība ēst katru dienu. Nu, bet tieši tā. Tie, kas ir ēduši gaļu, gaļa bez garšvielām ir pēdējais sūds. Lielamājuši, Krišna. Iesim tālāk. Viņš Bhaktisiddhanta Sarasvati bija skolnieks Mahesh Baba. Viņam bija tāds mazs netikums, viņš aizgāja pie skolotāja, viņš saka, skolotāja, es pīpoju. Viņš pēc 15 minūtēm viņam vajag papīpot. Viņš saka, ko darīt? Bhaktisiddhanta Sarasvati saka, klausies, es ieteikšu zāles. Gribat dzirdēt? Man jums nevajag. Nu, tā kā nepīpojat, bet to var pielietot dažādās veidos. Un ko viņš saka? Viņš saka, kad tu gribi pīpēt, tu jāiet pīpēt ir 1,5 kilometru no mājām prom. Tu nevari pīpēt mājām, tu jāiet 1 kilometru tālumā prom. Un viņš saka, labi, bet te, kad tu ej pa ceļam pīpot, tu visu laiku jādomā, kā tu piedāvās to pīpu Krišnam. Tu jādomā, Krišna, kā tu vari piedāvāt šo pīpu Krišnam? Un viņš iet pa ceļam domā, kā es varu piedāvāt to pīpu Krišnam? Viņš domā, un te viņš cenšās pīpēt, domā, Krišnam patīk, ka es pīpēju, interesanti, un vispārējais. Un viņš pēc 5 dienām atmeta. Tāpēc, kad ir ļoti grūti piedāvāt kaut ko neveselīgu, indīgu Dievam, ir ļoti grūti piedāvāt, tāpēc, ka tā kā nērti paliek. Tā kā grūti būs, tā kā kaut kā tā kā, viņam paliek nērti. Tāpēc šie visi vidhi noteikumi, viņi ir dažādās kategorijās. Un pārsvarā Vēdās runā pārsvarā par šo parašīnhe vidhi. Par to, ka viņi saprot, ka Kalijūgā cilvēki būs bēdīgi. Un tāpēc brīžam viņiem saka, ja tu dzer, tad vismaz, nedzer svētdienās. Vismaz bez, ka viņi pilnīgi bēdīgs gadījums ir. Viņiem vismaz kaut ko piedāvā. Vismaz, ja tu kaut ko, nezinu, tur dzer, tu vismaz pasaka, Hare Krišna. Pilnīgi tā, ka viņiem nav varianti. Tāpēc tie vidhi noteikumi, viņi ir dot, lai mēs kaut kā progresētu, nevis lai mūs ierobežot. Cik daudz no jums ir saskārušies ar atnāk uz templu un kaudzēm noteikumus sāk bāzt virsū. Kā tu sēdi? Kā tu stāvi? Kā tu runā? Ko tu izdarīji? Un tu man pats, ko tu uzbalzies te? Tāpēc, kad nesaprot būtību ir atšķirīgi noteikumi, iesācējiem nemāc noteikumus. Iesācējs mīl. Šilam Prabhupādiem jūs lasīt, Šilas Prabhupādas atmiņas, jūs noteikti būtu šokā. Šila Prabhupāda, kad atnāca pie hipijiem, 66. gada atbrauc, ziniet, kā tur izskatījās? Tad iztēloties. Sēž altāra zāli un ik pa laikam kāds pliks ienāc iekšā. 66. gads San Francisco. Hipieri, jo projām tur viss ir hipī, nekas nav baigi izmēri. Kāds ienāk pliks iekšā lekcijas laikā pieceļās un bļauj, es esmu Dievs. Spēt iebāties to skatu. Mēs esam redzējuši, mums bija ļoti smieklīgi. Bija tāds, Eriks atcerās, Kaspars atcerās, ka MC Govinda arī atcerās. Bija tāds festivāls kādreiz Zvērs saldu. Zvērā. Atceraties, vai bija Baldonē bija ZB, atceraties, zaļumbalva. Redziet, un tur mēs sēžam, no rīta skaitam lūkšanas 5, tāpēc, ka parasti 4 beidzās viss rādi video. Un tad mēs mazliet pagulējām un gājām skaitīt lūkšanas. Pēkšņi mēs dzirdam, bļauj ārā un nāk no meža ārā. Viņš ar dūņām, pilnīgi no dūņām izlien ārā. Galīgi pliks, viņš jums nav drēbes kaut kādas. Man krīva nozag drēbes. Mēs sakam, piesēj paskatīt Hare Krišna, viņš saka, labi. Pilnīgi dūņās tāds, pilnīgi nabag tāds 25-gadīgs puisis apbaldījies. Viņš sēž, ko jūs tu dari? Mēs Hare Krišna skaitam. Un tas skats var redzēt, ka viņš pilnīgi nesaprot, kur atrodās, vai kas notiekās. Viņš nabadzīgs bez drēbēm. Mēs viņam skaitam Hare Krišna, mēs viņam putru iedevām.
Un tu to ķičerī, ko mēs šorīt ēdīsim, viņš bija tik laimīgs, tas skatiens acīs, viņam acis deg, viņš pēc tam visos čomas plikadīdes atvilka. Tie arī visi atnāca paēst. Viss tas bija tik skaists skats, ka mēs dodam iespējas visiem, pat tie, kas izskatās pilnīgi bēdīgs variants, bet kad man šie cilvēki vaišnavi deva man iespēju. Es tik biju tieši tāds pats, kas aizgāja Kuldīgā Tabūnas, bija tāds festivāls. Un mēs pirmo reizi tur Krišnītis satika. Un es biju tieši tāds pats apnerkojies, apsities, aizgāju pie viņiem stāstīt dzīves gudrības. Un Krišnītis saka, jā, tu tik gudrs esi, jā. Un tad man iedeva grāmatu un pateicoties viņiem, viņi arī pieņēma kaut kādu dīvainu filozofu, kas bija sadzēries lētu aliņu. Nebija 2 dienas ēdis, jo pēc kam vajadzēja nav diedienā tērēt aliņā. Aliņš tā arī ēdiens par ezeru. 19 gadu, cik viņam bija 16 gadu filozofija tāda bija. Šķidrā maize gudri cilvēku apstiprina. Šās esot veidās rakstīts. Latviešu veidās kaut kādās, jā. Bet idejiski ir, kad noteikumi ir domāti tā, lai mums ļaut kaut kā progresēt, dārgie. Tāpēc Šila Prabhupāda, viņš ģimenes cilvēkiem, ir īpaši mums ir iedevis tik daudz žēlastības. Tā kā Šila Prabhupāda apbrauc, iedomājieties, viņam viens no pirmais kodeks Šama Sundari, viņi, kad ieraudīja Džaganāt dievības, viņš šeit izskalēja Džaganāt dievības liels, viņš bija galdnieks, viņš izgreb Džaganāt dievības. Un tagad Šila Prabhupāda uzgāja uz to vietu uz jumtu, kur viņš izgriež Džaganātu dievību ar to tā kā kalti. Viņš piet, viņš skatās Džaganātam virsū cigarešu paciņu stāv. Viņš saka savam skolniekam Šamas, varbūt tā, ka tu kalnu nepīpē, tā, ka tu greb dievības, varbūt nevajag pīpēt. Tu labi. Viņš jau neteica nepīpē vai kaut ko, ka tas ir slikts, tas ir sātans vai kaut kas vēl, kā mēs te brīžam uzbāžamies. Viņš bet pamēģini to izdarīt. Jo kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs baktī. Mēs nevaram mākslīgi ierobežot vai mākslīgi atteikties no kaut kādām lietām. Mums tas nav iespējams, tas nav mūsu spēkos. Mēs varam tikai sākt kaut kam sekot, ja mums sirdī parādās baktī. Un baktī dod spēku. Tas, ka cik esam redzējis Krišnītis un ticīgos cilvēks, kas atnāk 2 gadus, tu ceļās 1 naktī, skaits 64 aplis, aptam neelpo džaps laikā. Un ko tikai vēl tur nedara kādas askēs. Un pēc 3 gadiem tu redz, ka viņš nāk no Džeimsona ārā un dzied Haribo, gali piedzēries. Un es saku, kas notikās? Krišnīti, tas tie nav nopietni. Vajag baudīt dzīvi. Pirms tam viņš bija tik nopietns praktizētājs, ja es nekad mūžā vairs neatgriezīšos tur. Tāpēc, ka nesaņēma baktī. Šeit nākot, mēs šeit neesam Krišnas apziņas biedrība, kur liek visiem noteikumus sekot. Nē, mēs šeit nākam mīlēt, mēs mākam dot cilvēkiem attiecības, mēs cenšamies cilvēkiem parādīt, ka šeit ir labākais ēdiens. Piekritīsiet? Elīna, piekritīs arī, ja? Santa, ko tu saki? Es nezinu, vai labākais, bet ritīgāks. Tātad citas garšas vēl ir mutē. Tātad maķīts vēl konkurē ar mums. Bet idejiski, saprotot to, ka tu atnāc šeit un tu saņem labāko, labākie draugi, šeit man ir, kaut ko tu saņem labāko, nevis tikai kāds saka, lai būtu par Krišnīti, bet tev ir ko salīdzināt. Tev ir salīdzināt ar to, kā viņi dzīvo un kā viņi skatās uz pasauli, cik man sāk patikt. Kā es šodien runājos ar Svēto Ēriku. Viņš saka, filozofija ir ok, bet tie rituāli. Tas worshipings. Liek dziedāt no rīta. Es gribu meditēt 5 stundas. Man te liek dziedāt kaut ko. Kāpēc? Es gribu vienkārši meditēt. Saprotiet? Un ir grūti, bet kaut kas pievelk. Es joprojām šeit esmu 20 kurš gadsevies, un man joprojām tik daudz kas pievelk. Tāpēc, ka šeit ir kaut kas tik neparasts, ka tev patīk tajā vienkāršībā gulēt uz grīst, ēst griķus, agri celties, kaut ko dīvaini darīt. Es joprojām daudz rituāls, ko mēs darām, es joprojām viņus nesaprotu, es jums atzīšos. Es domāju, ko viņi te dara? Kāpēc tas vajadzīgs ir? Bet, kad tu pats sāc darīt, to pašam sāk patikt. Pašam sāk patikt. Piemēram, uz dēls skatos, kas no bērnības mums Krišnas apziņā, viņš jau, kad nebija piedzimis, viņš jau tētim vienā vietā jau bija jau Krišnas apziņā jau apgarojies. Bet viņš pilnībā, no bērnības, viņš saka, viņam kaut ko citu piedāvāt, viņam neinteresē. Viņam patīk Krišnīti. Viņam šorīt prasījām, kāds viņam šodien kartiks lielākais askēs, ko viņš uzņemsies, viņš dzīvošot Vrindāvanā visu mūžu. Viņš šorīt uzņēmās tādu askēzi, visu mūžu dzīvot Vrindāvanā. Es saku, Tamam, bet tu tā kā esi Latvijā, tagad Rīgā. Jā.
Bet viņš šādi askēs uzņēmies visu mūžu rindā un dzīvot. Iedomājieties, ko bērns savā galvā, kas viņam notiekās, ko uzņemās. Tāpēc, mīļie dārgie, ka jūs lasat šim Bhagavatam, meklējiet bhaktī, nevis noteikums kārtījos, ko ievērot. Tāpēc, ka noteikumi nāks dabiski paši. Bet kāpēc mēs ievērojam vaidya sadhana bhaktī? Kāpēc mēs ievērojam šos noteikumus? Lai mēs kļūtu par cilvēkiem. Nevis kā Vipāja pašu, ko šo Prabhupāda saka divkājainiem dzīvniekiem. Esat kādreiz redzējuši divkājainu dzīvnieku? Cilvēki izskatā. Iziet, pastaigāties 5 no rīta pie kubiem. Tur divkājaini dzīvnieki skraida apkārt. Brīžam pa dienā var redzēt savu tāds vecpūžu ballītes no Anglijas atbraukuši. Esat redzējuši? Neesat redzējuši? Vīrieši sarkanos stringos lēkā apkārt. Viņam vecpūžu ballīte esot, viņš drīz precēšoties. Divkājaini dzīvnieki. Tur vairs nav ko piebilst viņam. Divkājienis dzīvnieks. Un tāpēc jums saka, varbūt kļūst par cilvēku beidzot. Viņš saka, nē, man viss kārtībā, man skaists dzīve, ko tu gribi? Haribol! Tāpēc šeit ir iespēja iemācīties būt par cilvēku vismaz, ne jau par krišnību, mēs te visiem liekam būt. Mēs palīdzam cilvēkam, parādam iespēju, kad var dzīvot skaidrā. Kad mēs var dzīvot skaidrā, cik mango tu esi skaidrā jau? 14. Kurš vairāk vēl, kurš ilgāk skaidrā? Cik tu esi patrīts ilgi skaidrā? Visu savu mūžu skaidrā. Spētumās, cilvēks visu savu mūžu skaidrā. Erika, cik tu? Kopš decembra, iedomāties? Itāļika? Es 2 gadus kāds. Un nav slikti pareizi? Nē, pavisam nav. Normāli. Nepārspīlēsim pareizi, ir normāli. Bet tāpēc tas ir tas interesantākais, ka pēkšņi paliec skaidrā, kā es draugam sēdz. Es saku, ziniet, kas pats grūtākais krišanas apziņā ir ieraudzīt dzīvu realitātē. Ka tev vairs nav jābēg uz alkoholu, narkotikām vai kaut kādam, es nezinu, citām lietām, ka tu skaties uz dzīvi skaidrā. Viņi tik interesants sāk palikt. Tāpēc šī Prabhupāda piedāvā mums iespēju kļūt par cilvēkiem. Šos noteikumus mums mācot agri celties, būt veģetāriešiem, kalpot viens otram, palīdzēt cilvēkiem, kas ir grūtībās nonākuši. Rādīt šo kultūru, šo piemēru, šo apģēru, ko mums mācīja, tur skūties, tur matus skūt nost, tur es nezinu kaut ko labu. Tas viss ir āršķirīgi noteikumi, bet no sākuma jāmācās būt par laimīgi cilvēki. Georgi, tev nav mati jāsko, neuztraucies. Tev ir smuki mati. Ja kāds tev liekas skūt matus, pasaka, tev notiek skauž, ka man tik smuki mati ir. Nav jāskuj mati, tas viss ir ļoti smuki mati. Vienkārši, ja tu pats to gribi, ja tu jūti, ka viņi tev vairs nav, beidzās. Ja es jums parādītu savus 9. 10. klases bildes, jūs nenoticāt, ka tie ir mani mati. Lūdzu, parādi. 10 eiro. Šita man bija iesaukt mikrofons vai džimmijs. Man bija šitāda paka. Man vecmāmiņa katru, kas viņa aizgāja, teica, mazdēliņ, kādi mati? Un tā, kad es kļuvu pa Krišnī, viņa mēr skatījās, kur tavi mati? Saprotiet? Un tas ir skaisti. Tāpēc, mīļie dārgie, jūs atnākat šeit uz Krišnas apziņu, nevajag noteikumus mācīties. Vajag mācīties cilvēku, kurš ir saņēmuši žēlstību, kurš to dara ar prieku, nevis man liek celties. Meklējiet tos cilvēkus, kas ar prieku pieceļās no rīta bļauj. Šorīt tā, ko bija iespēja pamosties! Nes modinātājs pārliekam pa 5 minūtēm. Meklēt cilvēks, kas ir laimīgi Dieva apziņā, kas meklē Dievu, nevis meklē noteikums, ja kļūt pakal. Krišnas apziņas un atklāšu noteikums. Zini, ka tā nav reliģija? Krišnas apziņa nav reliģija. Vispār nekāds sakars reliģija nav. Tas ir lifestyle. Pat ne lifestyle, tā ir zinātne, kā izkļūt ārā no dzimšanas un nāves cikla. Kļūt par cilvēkiem. Tāpēc tagad, mīļie dārgi, jums ir kāds jautājums, komentāri, jums visi iespēja. Es pat nesāku lekciju, piedodiet. Ir kādam kāds jautājums vai komentārs? Jā, Erika. Neticu. Bet idejas, mīļie dārgie, ja komentāri jautājumi nav, tad mums ir ļoti svarīga kalpošana jādara. Ziniet, kāda? Mums jāiet visiem uz otro stāvu ēst. Ne tikai ēst, bet pieēsties. Tas ir grūtākais. Ne tikai pieēsties, bet arī atcerieties to, ka mēs godājam šo ēdienu.
Jo ēdienā iekšā ir ielika mīlestība. Jo es katru ēdienu, ko es šodien ēdīsiet, stāv kāds cilvēks, kas to grieza, kas to samaisīja, kas to piedāvāja dievībām, lai dievības varētu baudīt. Tāpēc neaizmirstiet arī viņiem, kas šodien gatavoja ēst, pateikt paldies, jo to sauc vienkārši par cilvēcību. Tas nav krišnīdisms vai vēdes, to sauc vienkārši par cilvēcību. Sarunāts? Tas tak nav tik grūti. Un pēc tam viņa dārgi viss paliekam virtuvē, griezt visu svētdienas mīlestam, jo 11. sākās svētdienas programma, un tur mēs atkal griežam, ēdam, dziedam un dejojam. Pareizi? Grand drāgi šimā bagam kī, džai, šim pro pāri kī, džai. Visiem mēs prasāt kī, džai.